Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņēmu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe, psihoterapijas speciāliste, un šis ir mans raidieraksts, tāpēc, ka traumēts. Šodien ļoti gaidīta no jums epizode, sen jau solīju, un tad jūs man pat rakstījāt un atgādinājāt, ka solīju, tāpēc šodien beidzot, perfekcionisms kā traumas simptoms. Par to tad es ar jums parunāšu, bet pirms ķeros klāt epizodē, gribēju pastāstīt, ka ir tādas priecīgas lietas, kas šobrīd notiek manā dzīvē, ne profesionālajā dzīvē, tā drīzāk varētu teikt, jo manis vadītā laimīgā skola, tātad mana membership programma, jeb abonementu programma, kura apvieno daudz cilvēkus, kuri ik mēnesi tiekās manās lekcijās, jautājumu atbilžu sesijās, vai arī tad attiecīgi klausās, skatās ierakstus. Laimīgai skolai ir 5 gadu jubileja tieši 1. decembrī, tas šajos datumos, šajās dienās, un attiecīgi svinot šo 5 gadu jubileju, ir iespēja uz neilgu laiku atkal iekļūt laimīgajā skolā, jo pašlaik ieeja laimīgajā skolā ir iespējama tikai 2 gadā. 2 gadā mēs izsludinām abonementu iegādi, un tad atkal kādu laiciņu durvis ir slēgtas. Mēs dzīvojamies, tie paši cilvēki, kas tur ir, savā starpā, līdz atkal ieaicinām jaunus cilvēkus klāt. Tad, ilgu laiku nav bijis iespēja arī iestāties skolā ar mēneša abonementu, ir bijuši pusgada un gada abonementi, bet par godu 5 gadu jubilejai īsu brīdi būs pieejami atkal mēneša abonementi. Un šī epizode mums iznāk 3. decembrī. Es nezinu, kurā dienā tu viņu klausies, bet no 3. decembra veselu nedēļu meklē pieeju laimīgās skolas mēneša abonementam un kļūsti par daļu no manas kopienas, kur mēs satiksimies regulāri, mazliet personīgākā gaisotnē, dziļāk un pamatīgāk izpētot dažādas psiholoģijas tēmas, arī ar darba lapām un meditācijām. Iestājoties laimīgajā skolā, tev būs pieejams arī uzreiz jau gandrīz 2 gadu arhīvs, tātad milzīga bagātība, daudz stundas, pamatīgs materiāls, ko klausīties, pētīt un darboties. Tā kā svinam kopā laimīgās skolas 5 gadu jubileju. Noteikti arī raidieraksta piezīmēs vēl atradīsi saiti, caur kuru pieteikties. Bet tagad gan perfekcionisms. Es domāju, ka gana daudzi no jums varētu pazīt, kas tas tāds ir, šis perfekcionisms, lai gan arī es esmu pilnīgi pārliecināta, ka liela daļa no cilvēkiem neapzinās, ka kaut kas tāds uz viņiem attiecas. Viņi zina, ka ir tāds termins, un varbūt pat viņi varētu izdarīt kādu secinājumu par kādu citu cilvēku, ka tas gan ir perfekcionists, bet vai viņi paši priekš sevis varētu to tā saprast un atzīt, tas, bieži vien tā īsti nav, ka trūkst šīs iespējas sevī to ieraudzīt, bet es domāju, kā jau par daudzām lietām, ja mēs tomēr varam ieraudzīt, kas ir tas, kas savā ziņā apgrūtina manu dzīvi un neļauj justies tik labi, kā man gribētos, tik viegli, tad tā jau ir tāda pirmā atslodze, pirmā atelpa, vienkārši ieraudzīt, šitas ir
tas, un tad jau jādomā, vai un ko es gribu ar to iesākt. Tāpēc iespējams, ka daļai no jums arī kaut kas vēl šodien atklāsies, ko jūs par sevi vēl nezināt, bet esat laipni un iejūtīgi ar sevi tajā. Jā, cilvēks, kurš dzīvo tādā perfekcionistiskā attieksmē pats pret sevi, kurš ir ar tādām pastiprinātām, paaugstinātām gaidām pret sevi, gaidot no sevis tādu sniegumu, kāds īstenībā nekur dabā neeksistē. Ja? Perfekcionisms nav līdz galam nekad realizējams. Nekur nevienā dabas situācijā jūs neredzēsiet perfektu ziedu, perfektu augu, perfektu, koku, krūmu, vienalga. Tiem visiem būs kaut kāda individuāla īpašība, īpatnība, jo tā dabā ir paredzēts, tad kāpēc ir cilvēki, kuri tomēr gaida no sevis perfektu rezultātu kaut kādās jomās, daži kādās specifiskās, daži pat vairākās vai pat visās dzīves jomās. Katrā ziņā cilvēki, kas tā dzīvo, viņi dzīvo arī hroniskā spriedzē. Tas ir pirmais, ko es noteikti varu par to apgalvot. Tā ir jau ļoti, ļoti liela cena, ko viņi maksā par šo. Tas ir šis milzīgais saspringums. Vēl viņi maksā cenu arī atsakoties no tādas spējas kaut īslaicīgi atpūsties, jo bieži vien perfekcionisti neiedod sev brīdi, lai atvilktu telpu vai varbūt kur izbaudītu kaut kādu sava darba, līdzinējā darba rezultātu. Lielākoties momentā ir jau nākamais plāns, nākamā darbība, nākamais solis, un lai ar ko tā diena ir sākusies, bieži vien viņa beidzās ar vēl vairāk plāna punktiem tajā nepadarīto darba sarakstā nekā iesākusies, un tā kā nekad nav miers, nekad nav gana. Tā arī nepienāk dzīvē brīdis, kad es varētu justies, jā, ir pietiekami, ir labi. Mazliet, protams, šī epizode arī iet kopā ar iepriekšējā epizodē stāstīto par to, kā tas ir, ka nekad nav pietiekami, ja? Un noteikti iesaku arī to noklausīties, lai vēl labāk saprastu arī šo perfekcionisma epizodi vai stāstu. Arī ielikšu atkal raidierakstu piezīmēs arī epizodes, uz kurām tad es šeit atsaucos, lai jūs varat vieglāk viņas atrast. Jā, tātad perfekcionisms nāk no sajūtas, ka nekad nav pietiekami labi, un tas ir, vai tā ir kompensācijas stratēģija. Respektīvi, tas ir tāds šķietams risinājums, ko cilvēki pielieto savām ļoti dziļām bailēm, lai tiktu galā ar šīm dziļajām bailēm. Atkal man šeit, kā jau daudzās epizodēs, ir jāpiesauc attīstības trauma, kur atkal ir atsevišķa epizode par attīstības traumu, jo cilvēki, kas ir piedzīvojuši attīstības traumu, viņi, lielākoties arī, tā vai citādāk kaut ko zina par perfekcionismu, īpaši tas attiecas uz pašvērtējumu jomu un identitātes jomu. Ja? Īpaši tur šie cilvēki ir piedzīvojuši ievainojumus, un vēlreiz mazliet par to attīstības traumu šeit es īpaši gribu izcelt, ka reizēm jau pietiek ar to vien, ka mēs esam auguši tādā vidē un sabiedrībā, kas ir ārkārtīgi orientēta uz sasniegumiem, nevis uz tādu personības pieņemšanu vai individualitāti. Ja? Un ar to vien jau citreiz ir gana, lai mēs tiešām apšaubītu to, ka es esmu pietiekami labs un ka es drīkstu gribēt to, ko es gribu, un drīkstu darīt to, kas man der un kas man patīk. Ja? Ir tādas šaubas par to, un arī ir diezgan liela atšķirības starp to, kas realitātē manā dzīvē notiek šeit un tagad, un starp to, kā tad es to piedzīvoju un kā es to
uztveru, kā es to interpretēju. Jo es savā darbā ik pa laikam piedzīvoju, ka cilvēki, kuri ir ļoti, ļoti daudz jau savā dzīvē sasnieguši, un arī pateicoties tam, ka viņi no sevis vienmēr ir daudz arī gaidījuši un gaidījuši arī ļoti labu sniegumu un prasījuši un varbūt pat izdzinuši sevi savā ziņā tajā, ka tur ir tik daudz, kas apbrīnojams un labs, bet viņi absolūti par sevi tā nejūtās. Tas, kā viņi jūtās, ka, lai ko viņi būtu izdarījuši, tas vienmēr ir nepietiekami, vienmēr varēja vēl labāk, vēl vairāk pacensties, vēl vairāk paspēt, vēl tālāk nokļūt un tā tālāk. Atceļot jūs atpakaļ mazliet tad uz piesaistes jeb attīstības traumatizāciju, vēlreiz gribu uzsvērt to, ko es jau arī iepriekš esmu stāstījusi, ka katram cilvēkam un katram bērnam ir ārkārtīgi nozīmīga bērnībā pieredze, ko mēs gūstam ar savām piesaistes personām, ar saviem pamataprūpētājiem, un no šīs miedarbības ar šiem cilvēkiem mēs iemācamies to, ka tāds, kāds es esmu vai nu esmu gana labs, vai arī attiecīgi neesmu gana labs. Un varu varbūt labs kaut kādā brīdī, tad, ja es sevi piespiedīšu, izdarīšu kaut kādas lietas, kaut kā nopelnīšu to, ka es esmu labs. Ja? Pats par sevi diez vai es esmu labs, un man vienkārši ir visu laiku jāieguldās, lai es varbūt potenciāli tāds kādreiz kļūtu. Un šis ir tāds sākuma uzskats daudziem cilvēkiem, ar ko viņi īstenībā ir startējuši savā dzīvē, un kas reizēm arī viņu galvās turpina valdīt un turpina līdz ar to arī izdzīt viņus šajos sasniegumos un perfekcionismā, jo skaidrs, ka jebkurš grib būt labs un jebkurš grib kādreiz vismaz nonākt tur, un ja viņš vairs netic, ka viņš tāds ir nācis šai pasaulē, bet iemācījies, ka visu laiku ir kaut kas jādara, lai to nopelnītu, tad jā, mēs arī turpinam tās lietas darīt, un tie ir tādi ļoti, ļoti iesakņojušies dziļi modeļi. Vēl mazliet par to bērnu. Bērns īsti nevar aptvert to, ka vecāks tik prasīgs pret viņu ir varbūt tāpēc, ka viņam pašam ir kaut kādas problēmas, un viņš pats ir pirmkārt jau prasīgs pret sevi un pats nav varējis iemācīties, ka ir gana labs, un viņam šausmīgi vajag panākt, lai tas bērns tagad dara tās lietas tā, kā viņš to ir izdomājis, jo tad viņš vismaz jūtās, ka ar kaut ko viņš savā dzīvē tiek galā. Tāpat tās bērns nevar izvērtēt, ka vecāks ir varbūt noraidošs tāpēc, ka viņš ir, es nezinu, kādās psihiskās problēmās, varbūt depresijā, atkarībā, vai arī kaut vai sociālas problēmas risina, varbūt nezinu, nav ģimenē šobrīd līdzekļu, nevar nopirkt ēst vai samaksāt par dzīvesvietu. Tas viss var apgrūtināt vecāku komunikāciju ar bērnu, un vecāki var kļūt neiecietīgāki, nelaipnāki, vairāk atgrūst bērnu. Tie iemesli, kāpēc tas notiek, tiešām var būt ļoti, ļoti dažādi un lielā mērā, protams, ka saistīti ar pašiem vecākiem, ar viņu pieredzi, ar viņu dzīvi tajā mirklī, viņu attiecībām un tā tālāk, bet neviens bērns to nav spējīgs aptvert. Bērns visu to uztver un interpretē, it kā tas būtu par viņu. Lielākoties bērns izsacina, ka viss būtu labāk, ja vien es būtu labāks, visa problēma ir manī, visas vecāku sāpes, nepatikšanas, tas viss ir manī. Un bērnam ir svarīgi, protams, lai viņu vecāki pieņem tādu, kāds viņš ir, akceptē un vismaz kaut kādu sajūtu sniedz, kas ir līdzvērtīgi mīlestībai. Tas ir svarīgi, lai viņš varētu izdzīvot. Un jebkurš negatīvs vērtējums no vecākiem, no piesaistes personām rada ārkārtīgi lielu iekšēju spriedzi. Un tāpēc, lai izvairītos no šīs spriedzes, lai tomēr panāktu kaut ko pietuvināt tai pieņemšanai un mīlestībai, bērns cenšas un no visas sirds mēģina darīt tā,
lai viņš tomēr izdarītu vislabākajā veidā, vislabāk varētu atbilst vecāku gaidām un prasībām, lai viņam būtu varbūt arī tie vēlamie sasniegumi vai kas no tam vecākam ir svarīgs. Un caur šiem sasniegumiem, caur šīm darbībām, ko viņš dara, attiecīgi bērns iemācās, ka viņš var vismaz mēģināt regulēt to, ka atjaunojās saikne ar vecākiem, atjaunojas tuvība. Jo tad, ja es atnesu to labo atzīmi, vai tad, ja es aizēju uz to treniņu, kur man īstenībā riebjās iet, bet man vecāki saka, ka man ir jāiet, vai tad, ja es atvedu to māsu no bērnu dārza, lai gan tas nebūtu mans uzdevums, man pilnīgi citas lietas gribētos tajā laikā darīt un varbūt mācīties vai būt kādā pulciņā, bet es esmu tagad atbildīgs par to māsu. Tā kā es visu šīs lietas izdaru, ko vecāki no manis gaida, tad es varu atjaunot saikni ar viņiem, un viņi beidzot ir pret mani laipnāki, pieņemošāki, un es vismaz jūtos, ka tad es varu būt labs priekš viņiem, tad es drusciņi varu atslābt un nomierināties. Būtībā es iemācos, ka ir kaut kāda rīcība, ar kuru es varētu censties, lai es nekļūdos, lai nenotiek manas nekādas kļūdas, lai es esmu pareizs, lai es esmu labs, un šī rīcība var pat kļūt tāda kā uzmācīga. Ja, un tas ir svarīgi tāpēc, lai es izvairītos no draudiem, ka mani atgrūdīs, mani nemīlēs. Kā jau es minēju, tas bērnam ir izšķiroši. Un kaut ko izdarīt nepareizi vai nebūt pietiekami labam, kļūst šādā situācijā par milzīgu iekšēju draudu. Un tas svarīgi vēl ir saprast, ka priekš bērna tas nav tikai par to, ko viņš dara. Tātad tas nepaliek tikai pie rīcības. Bērni lielākoties nespēja to nodalīt, ka mans vecāks tagad ir apmierināts par manu rīcību, bet mani viņš tāpatās mīl, kāds es esmu. Tikai tas, ko es izdarīju, nebija ok kaut kādā ziņā. Pārsvarā bērni to attiecina arī uz savu identitāti kopumā. Tātad, ja es pieļauju kļūdu, tad es tieku noraidīts nevis par šo kļūdu, bet par to, ka es esmu tāds, ka es esmu nepareizs, es esmu slikts, es esmu nepietiekams centīgs, nepietiekami labs. Tā grūtība, kuru mēs pēc tam paņemam līdzi arī uz pieaugušo dzīvi, ir tā, ka mēs īsti nespējam sevi nodalīt no savām kļūdām un arī nodalīt no saviem sasniegumiem. Mēs bieži vien nesaprotam, ka mēs neesam neviens ne otrs. Es neesmu ne savas kļūdas, ne savi sasniegumi, ka abi viņi gan kļūdas, gan sasniegumi ir vienkārši rezultāts tam, ko es daru, bet tā nav manas būtības izpausme. Tas neesmu es. Un to ir ārkārtīgi būtiski atšķirt, tomēr liela daļa pieaugušo to joprojām nespēja. Bērnam tas ir ļoti, ļoti grūti un gandrīz neiespējami daudzās situācijās, bet arī pieaugušie, ja viņi apzināti tam nepieķerās un nenodala nost, tas kļūst par tādu lielu viņu problēmas daļu, kas arī, protams, veicina perfekcionismu. Jo, ja es uzskatu, ka man ir jābūt perfektam, tad es esmu tādā kā savu sasniegumu gūstā, tas kļūst par tādu uzmācīgu darbību, darīt visu, lai tikai es nekļūdos un lai tikai es nepiedzīvoju kritiku. Perfekcionistam kritika ir absolūti iznīcinoša lieta. Viņam kritika nenozīmē, ka es no tā varu arī kaut ko mācīties, es varu tajā augt, es varu pieņemt to kā vērtīgu ieteikumu savā ceļā uz kaut kādu tālāku mērķi vai attīstību. Nē, perfekcionistam tas ir absolūti kaut kas iznīcinošs, un līdz ar to viņam ir ļoti, ļoti bail no kritikas, un viņš vispār nespēja un negrib kritiku dzirdēt un kaut kā sevi ielaist, un tāpēc viņš dara visu, lai sargātu sevi no šī izaicinājuma, no šīs kritikas, un to viņš dara, mēģinot nepieļaut kļūdas. Mēģinot izdarīt visu vislabāk, vispareizāk, bez kļūdām. Un te veidojas tāds saburtais loks. Šim cilvēkam ir tādas milzīgas gaidas no sevis,
kas ir saistīts arī ar to, lai viņš paglābtos no kritikas. Ja? Tātad viņš prasa no sevis visaugstāko sniegumu un rezultātu, jo tad viņam ir cerība, ka neviens viņu nekritizēs. Vienlaikus tomēr viņam ir dziļas iekšējas šaubas par to, ka viņš tāpat nav pietiekams un gana labs. Tāpēc viņš vēl vairāk cenšas, vēl vairāk saspringst, nekā viņš to līdz šim jau ir darījis, bet to darot, vēl vairāk pieaug viņa bailes no kritikas. Un būtībā šajā aburtajā lokā cilvēks var pavadīt arī visu savu dzīvi, kamēr vien viņš, var to izturēt, kamēr viņa veselība var to izturēt, jo es domāju, ka jūs arī zinat, tas nebūs nekāds pārsteigums, ja es teikšu, ka perfekcionisms ir diezgan droša biļete uz izdegšanu, kur mēs daram pāri saviem spēkiem, pāri savām robežām, pāri saviem jebkādiem veselības signāliem, ja, kur jau ķermenis mums ir pārslodzē, psihi ir pārslodzē, bet nav iespējama apstāšanās, nav iespējama atpūta. Un šī tad ir vēl viena pazīme, kas ir ļoti, ļoti raksturīga perfekcionismā, ka šajā aburtajā lokā nekad nav pauze tajā, kad nav tāda mirkļa, kurā es varētu sajust, šitas gan bija labi, šito gan es forši izdarīju, šito gan es labi paveicu. Tagad ir vērts vienkārši pabūt, cik forši, ka kaut kas ir nobeigts, noslēgts, un man izdevās, varbūt tās arī tikai daļēji izdevās, varbūt ne tur super duper izdevās, bet tas bija, gana labi, lai es priecātos, ka tas ir paveikts, ka es varētu ar tādu attieksmi būt. Tas mirklis, kurā es varētu tam pievērsties, lielākoties tiek piepildīts jau ar nākamo mērķi, nākamo uzdevumu un nākamo pieprasījumu no sevis. Šajā aburtajā lokā tātad nav tāda brīža, kurā nebūtu bailes. Ja? Ir visu laiku bailes par to, ka nav pietiekami labi, un attiecīgi kā reakciju uz šīm bailēm arī stratēģijas, kā izvairīties no kļūdām, kā varbūt arī pacelt prasības vēl augstāk, jo tad, ja man būs vēl augstākas prasības, tad cits neviens man nevarēs vairs piekasīties, ja? Jo es jau no sevis būšu paprasījis tiešām visaugstāko standartu, kāds vien ir iespējams. Arī tāda neizbēgama identificēšanās ar savām kļūdām. Es esmu manas kļūdas, ja es esmu kaut ko paveicis, un varbūt tās tur bija daudzas foršas lietas, bet tur bija viena kļūda, tad es pilnīgi saplūstu ar šo kļūdu un esmu tikai un vienīgi tādā melnajā pārdzīvojumā, melnajā caurumā par to, cik šis ir slikti, ka bija tā viena kļūda, absolūti ignorējot visu to pārējo. Protams, tas viss rada arī hronisku stresu. Tās tēmas, par kurām cilvēki mēdz būt tādi ar tādām pārāk augstām prasībām, gaidot no sevis perfektu standartu, protams, var būt ļoti dažādas, tēmas, jomas. Tas var būt kaut kādas prasības, kas ir saistīts ar ķermeni, ķermeņa izskatu, ķermeņa spēju kaut ko paveikt. Tas var būt lietas arī, kas saistītas ir ar apkārtni, vidi, kā tai videi ir jāizskatās, kādā kārtībā viņai ir jābūt un cik estētiskai viņai ir jābūt. Un, piemēram, te man nāk prātā arī gan daudz tādu cilvēku, kur piedzīvo vājprātīgu stresu, tad, kad ģimenē ienāk bērns, jo tā vide, kuru viņi ir sev iekārtojuši apkārt un kurā viņi jūtas gana droši, jo viņa ir tik tiešām arī perfekti iekārtot šajā epizodē, nebaidīšos šī vārda, viņa izrādās ir ārkārtīgi nedraudzīga bērniem. Ka tur normāli bērns, mazs bērns vispār pat nevar uzturēties, pārvietoties, kur vēl, es nezinu, paēst vai kaut kā spēlēties, ka tas viss momentā rada jau kaut kādu nekārtību, kas atkal attiecīgi izraisa milzīgu stresu šī bērna vecākiem vai vienam no vecākiem. Arī prokrastinācija ir saistīta ar perfekcionismu, bet par to noteikti vajadzētu uztaisīt atsevišķu epizodi, tas būtu tā vērts, un tad atkal turiet mani pie vārda, ja es kādu laiku to nedaru. Tur noteikti vēl vairāk gribētu parunāt. Vēl viena lieta par šo ir, ka tad, kad mēs bijām bērni, tad
tas, kā mēs varējām atjaunot saikni ar savām piesaistes personām, bija arī tajā, ka mēs pievienojāmies neapzināti šo cilvēku domām par sevi. Respektīvi, ja šie cilvēki par mani domāja, ka es esmu nepietiekami gudrs vai nepietiekami veikls vai vienalga vēl kaut kāds, tad man kā bērnam ir neiespējami nostāties tam pretī, un varbūt es kaut kādu brīdi mēģinu vēl viņiem parādīt, ka viņiem nav taisnība, un tomēr varbūt es esmu citādāks nekā viņi domā un uzskata, bet vienā brīdī drošāk priekš manis ir, ka es pieņemu to, ka jā, viņiem droši vien ir taisnība, un es sāku dzīvot ar šo viņu uzskatu, tādā veidā atjaunojot saikni ar viņiem un drusciņi iegūstot priekš sevis drošību šais attiecībās. Nelaime ir tā, ka tas, kad toreiz es tam savā ziņā piekritu, dzīvo manī joprojām. Un mūsos ir šīs iekšējās daļas, kam ir tāds smalks nosaukums introjekti. Šie introjekti, kas runā tajā pašā balsī un saka tos pašus vārdus, ko toreiz teica kritizējošās piesaistes personas, un mēs paši līdz ar to turpinam sev teikt šīs lietas par sevi, kurām mēs turpinam arī ticēt un turpinam prasīt no sevis to pašu, ko gaidīja šie cilvēki un prasīja no mums, un turpinam ticēt, ka tas ir normāli un nepieciešami. Tādā veidā mēs turpinam perfekcionismu, un te vēlreiz ir jāsaprot, ka šīs daļas to turpina darīt nevis tāpēc, lai mums kaitētu, bet tāpēc, lai sargātu mūs no noraidījuma, jo toreiz viņas izdarīja secinājumu, ka ja tu tā kā spēsi pielāgoties, izdabāt tām gaidām, nerunās pretī, darīs to, ko no tevis grib, sagaida, tad tevi nenoraidīs, tevi pieņems. Un arī šobrīd turpinot iekšēji kritizēt sevi un pieprasot šo augsto standartu, būtībā šī iekšējā daļa ļoti, ļoti sargā mūs no viss tā sliktā, ko mēs varētu piedzīvot. Jā, bet jāsaprot, ka perfekcionisms īstenībā nav labs sabiedrotais. Kāpēc? Es zinu, ka daudz man arī strīdās pretī, un daudz man strīdās pretī arī klienti, kuri saka, ka es saku, ka perfekcionisms nav iespējams, viņi apgalvo, ka ir. Ka vienkārši, kad es nesaprotu neko, un varbūt arī, ka tā ir, bet jā, tas, kas man liekas ļoti žēl, ka perfekcionisms nogalina dzīvīgumu mūsos, perfekcionisms nogalina brīvību, tas noteikti arī ierobežo mūsu pašnoteikšanos, jo man ir jābūt visu laiku labam, man ir jāslāpē kaut kādi savi impulsi, savas vēlmes, jo man liekas, ka citi viņus nepieņems, neakceptēs, tāpēc es visu laiku pielāgošos un tomēr neizdzīvošu savu brīvību. Līdz ar to neizdzīvošu arī savu radošumu, jo radošums ir ārkārtīgi saistīts ar brīvību, un ja kāds radošs cilvēks vienlaikus grib būt arī perfekts, tad es domāju, viņš pats arī to jūt, ka viņš tā kā pats sev liek kājas priekšā un reizēm pats sevī sapinās, ja, jo nav iespējams dzīvot patiesi radošu dzīvi un vienlaikus realizēt kaut kādu augstu perfektumu standartu. Tas radošums un nekļūdīšanās ir neiespējama, jo tu vari būt radošs tikai tad, ja tu pieļauj, ka kaut kas tur būs forši, kaut kas netik forši, un ar visu to tu varēsi dzīvot. Un, protams, arī šie cilvēki, kas ir perfekcionisti, viņiem arī ir mazāka interese vispār par apkārtni, par kaut ko jaunu, jo viss jaunais ir draudīgs un uzreiz var nesanākt un neizdoties, un tāpēc drošāk ir palikt arī pie kaut kādām vecām lietām, arī tā attīstība tiek kavēta. Pēdējais daži punkti, tad ko varētu saistībā ar šo darīt. Viena lieta noteikti mēģināt sevī sajust un atpazīt, vai man ir šādas iekšējas daļas, šie introjekti, kā es teicu, kuras pieprasa no manis šo perfekto uzvedību, attieksmi, darbības, iepazīstu šīs daļas un iemācies ar viņām sadarboties savā labā. Varbūt tu vari arī viņām kādā brīdī teikt paldies, ka viņas tik rūpīgi ir par tavu drošību rūpējušās līdz šim, bet ka turpmāk tu vari šo pārņemt un darīt to laipnākā, iejūtīgākā veidā, tādā, kas vairāk veicina tavu attīstību.
Vēl viena lieta ir apzināt savas vērtības un tiešām iziet rūpīgi cauri, kādas tad man viņas ir, un vai mans perfekcionisms tiešām kalpo šīm vērtībām, vai tas ir saskaņā ar viņām. Tad mēģini arī atšķirt, ka tu neesi tas pats, kas tavi sasniegumi, un tu neesi tas pats, kas tavas kļūdas, atdalies no savām kļūdām un sasniegumiem, iemācies paskatīties uz tiem abiem no malas, un tu esi tiešām kas cits, ja? Kas cits, kas vairāk. Un, protams, arī parūpējies par to, lai tu varētu regulēt savu nervu sistēmu, lai tu atrastos vairāk šajā tolerances logā, par kuras jau arī iepriekš esmu runājusi, jo perfekcionisms ir hroniska stresa stāvoklis. Un ja tu iemācīsies labāk regulēt savu stresu, savu nervu sistēmu, tad arī tev klāsies labāk ar perfekcionismu, tev izdosies viņu samazināt, ja tā būs, protams, tava izvēle. Paldies, ka klausījies, un vēlu tev spēju pacelties mazliet pāri tam visam, ko tu dari un kā tu domā. Tā kā, jā, no malas pavērot, paskatīties un tiešām atšķirt, kas ir tas, kas tev palīdz, kas kalpo taviem dzīves mērķiem, tavām vērtībām, un kas gluži otrādāk vairāk tevi kavē, traucē, un tad pieņem lēmumu, ko ar to visu iesākt. Lai tev veicās, un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.